Tad modulis algas un sadaļa, jeb ierakstu saraksts darbinieki. Tad arī darbinieks mums ir tāda pati kontaktpersona, kontaktkartiņa kā piegādātājs vai klients, tikai šajā gadījumā viņam jānomaina tā veids. Ja mēs ieliekam ķeksīti darbinieks, mums nosaukuma lauks pārvēršās par vārds uzvārds lauku un attiecīgi dalās atsevišķā laukā kā vārds un uzvārds. Ja mēs vaidu kalnu pārmainīsim par kalniņu, tad uzvārds zina, kurš tad ir tas lauciņš, kas viņam ir jāizpilda. Kāpēc uzvārds un vārds ir dalīti atsevišķi? Tad, ja mēs tālāk skatīsimies personāla moduli, tajā vārds un uzvārds tiek locīts atbilstoši Latvijas morfoloģijas noteikumiem, tad uzvārdam ir nepieciešams būt atsevišķi no vārda. Bet sistēma aizpilda viņus automātiski atsevišķi, izdalot no vārdu uzvārdu, vai apvieno kopā, ja mēs viņus vadām kā vārdu un uzvārdu. Ja mēs liekam ķeksīti darbinieks, tad ir specifiski darbiniekiem atlasītas šīs te sadaļas. Sadaļā darbinieki mēs norādām personas kodu, norādām to, viņš mums rezidents vai nerezidents. Tad nerezidentu gadījumā sistēma jau skatīsies, kad viņai nav jāiesniedz paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām naudas summām rezidentu variants, bet šis konkrētais cilvēks ar savu darba līgumu jāielasa nerezidentu atskaitē. Un nerezidentu atskaitē svarīgie lauki par ielu, apdzīvotu vietu, pasta indeksu un identifikācijas datiem. Šajā gadījumā noksim atpakaļ, kad viņš mums ir rezidents. Un tas, kas mums ir vēl svarīgi darbinieks, ir pateikt to, kāda veida šis darbinieks ir pēc sava sociālās nodokļu grupas piederības. Tātad šajā gadījumā mums Vaida ir pensionārs. Mēs varam pateikt, ka viņam mums ir vispārīgs darbinieks vai kāds cits no šiem te sociālās nodokļu grupas dalībniekiem. Un ja mēs zinām, ka viņi pašreiz vēl mums, piemēram, būtu vispārīgs darbinieks, un mēs zinām, ka viņi to šādu statusu var paglabāt, ja saglabāt līdz 30. septembrim, tad mēs ievietosim datumu līdz 30. septembris, un no 1. oktobra viņa mums kļūst par pensionāru. Tad šādus datus ievedam dalīti matricas formā, garantējot to, ka ja mums būs nepieciešams kādreiz kaut kādu iemeslu dēļ pārreikināt veco algu, tad algu pirms 30. septembra, sistēma ņems vērā to, ka šis konkrētais darbinieks bija vispārīgs darbinieks un attiecīgi arī piemēros konkrēti vispārīga darbinieka sociālā nodokļa likmes atbilstoši tam periodam. Ja mums šim darbiniekam ir radinieki, tad ievedam vārdu uzvārdu, radniecību, no kura līdz kuram datumam vispār viņam ir saistība ar šo konkrēto kontaktu, un vai viņš ir apgādībā esoša persona vai nav. Tad klasiski, ja mēs vadām šīs apgādībā esošās personas, norādot no datuma līdz kuram datumam šī apgādībā esošā persona ir mūsu darbiniekiem, bet nereti uzņēmumi uzskaita arī savu kontaktu, darbinieku bērnus, norādot, ka nē, šoreiz viņš mums nav apgādībā esošs, lai uzskaitītu to, cik viņam varētu būt vajadzīgs kāds dāvanas vai potenciālās apmeklētāju skaits kādā no darba pasākumiem un tam līdzīgi. Bet, ja viņš mums ir apgādājamais, tad norādīsim datumu no kura līdz kuram, un ja darbinieks būs iesniedzis algas nodokļu grāmatiņu, tad sistēma dosies meklēt šīs te apgādībā esošās personas un salīdzinās ar šiem te datumiem, kas būs norādīti šeit. Ja mēs izmantojam vēl plašāk, tad sadaļā dokumenti mēs varam šim te konkrētajam darbiniekam norādīt un ievadīt dažādus dokumentus, kas saistās ar viņu, un tādus dokumentus, kuriem būtu svarīgi nepalaist garām, tātad derīguma termiņu. Pirmajā momentā noteikti mums ir šajās prātā pasa un ID karte, kuri to vācu, kuri šādu informāciju neglabā, bet tikpat labi dokumentu sadaļā mēs varam reģistrēt arī sanitārās grāmatiņas, varam reģistrēt šīs veselības obligātās pārbaudes kartes, varbūt transporta līdzekļu kategorijas, ja uzņēmums nodarbojas ar kravu pārvadājumiem, viņiem būtu diezgan svarīgi šoferiem uzskaitīt šīs personu vadītāju apliecību kategoriju datumus, no kura līdz kuram viņš var to izmantot. Jebkura cita svarīga informācija, kura jums būtu nepieciešama zināt par šo darbinieku, kura ir kaut kāda rakstura derīguma termiņš, kas būtu jāatjauno. Un sadaļā līgumi, tad ja mēs varam redzēt to,
kādi šim te darbiniekam ir aktīvi vai kādreiz bijuši darba līgumi.